Es domāju, ka tā atbilde ir tajā sākotnējā jautājumā par to, kas iesaistās tajos jautājumos. Ja tie ir nezinu, cilvēki, kā mēs sākumā noskaidrojām, 300 plus pieredzi, kam ir domas un zināšanas par savu biznesu, ir konkrētas vajadzības, un viņu domu kopums ir droši vien vairāk vērts nekā viena. Tas nozīmē, ka vienam veselumam lielākam, kas sastāv no dažādām skrūvītēm, ir lielāks spēks nekā mēģināt vienam kaut ko izbrīdīt. Bet man liekas, ir absolūti loģiski, ka mēs šeit pavadām gandrīz 3 dienas, un tāds liels cilvēku skaits, kur ir top menedžeri un īpašnieki, kuru 1 stunda maksā daudz tūkstoši vai 100, viņi šeit savā šo informāciju, viņi viņu apkopo, viņi viņu koncentrē un izvāk no viņas pašu būtiskāko un nopublicē šī atskaitē, kuru jebkuram cilvēkam izlasīt aizņems 2-3 minūtes. Tas nozīmē šāds komandas darbs, pie tām komandas, kas ir Latvijā bāzēta komanda, līdz to problēmas ir tādas pašas kā tam uzņēmējiem, kurš šeit nepiedalās. Tad šim cilvēkam atliek tikai izlasīt un iegūt šādu koncentrētu informāciju. Es domāju, ka tas ir unikāla iespēja. Protams, mēs daudz palaidām garām, un tāda informācija bija pietiekoši daudz pieejama, ko mēs neievērām. Bet šeit ir unikāli tas, ka tas ir Latvijā radīts, ka tas ir šajos apstākļos radušās zināšanas. Un tas ir tas unikālais, kas, es domāju, jebkuram uzņēmējam šeit Latvijā būtu jāsaprot un atliek tikai nedaudz veltīt laiku. Tu vari iegūt brīnišķīgas atziņas kā uzņēmējs vai kā top menedžers. Lai negudrotu riteni no nulles, jo šeit, kā mēs sarēķinājām, ir 350 gadu vadības pieredze visiem dalībniekiem. Un tiešām bija ļoti, ļoti interesanti redzēt, ka tās problēmas daudziem atkārtojās, viņas ir ļoti līdzīgas, bet tās risināšanas pieejas ir dažādas, un es ļoti gaidu rītdienu, kad mēs vēl vairāk nonāksim pie tiem secinājumiem, viņus definēsim, izkristalizēsim, un tie būs secinājumi, kas ir pielietojami Latvijas videi, kas, protams, atkal balstās uz vispār atzītu vadības metodoloģiju, bet kas ir izlaisti cauri vairāk uzņēmumu konkrētai pieredzei. Tiešām palīdz akcelerēt to, kas ir, un izdarīt to ātrāk, jo atkal daudz lietas mēs zinām, ka viņas ir svarīgas, tas ir vispār atzīts, bet viņas netiek darītas, kamēr nav tādas dziļas izpratnes par viņām un arī kaut kādā veidā motivācijas viņas darīt. Un tas, man liekas, te bija tā svarīgākā pievienotā vērtība, ka mēs ne tikai zinām, bet mēs arī apņemamies darīt, mēs viens otram palīdzam, mēs viens otru motivējam to ieviest.